Vai jūs uzskatāt, ka jums ir interesanta problēma? Ko vēlaties pavēstīt visiem? Tad man jums ir piedāvājums piedalīties Namorčera Diržļaka raidījumā. Vai viegli būt jocīgam? Esiet sveicināti mūsu raidījumā, vai viegli būt jocīgam. Šodien mūsu studijā būs 3 viesi, 1 sieviete un 2 vīrieši. Dodamies! Šodien studijā pirmais viesis. Esiet sveicināti mūsu studijā, mūsu pirmajā raidījumā. Labdien! Jums pīles te nav manītas? Nē, pīles šeit nav manītas. Lūdzu, pastāstiet man par savu problēmu. Man ir bail no pīlēm. Un kā tieši izpaudās šī problēma? Kā? Es zinu, ka kāda pīle man seko. Es zinu. Saprotiet, es ieeju mājās un es pārbaudu visus skapīšus. Visu es pārbaudu. Jo es zinu, ka tur kaut kur slēpjas pīle, kas mani vēro. Viņas mani vēro un viņas... Es nezinu, ko viņas vēlas no manis. Es diezgan bieži saskāries ar šādu veidu problēmām. Un pēc pētījuma rezultātiem šīs problēmas nosaukums ir antidaiofobija, kas ir bailes no tā, ka pīles jūs vēro. Šis problēmas risinājums ir tāds, ka jums vajadzētu nesāt līdzi ieroci. Katrā gadījumā, ja jūs ieraugat šo pīli, jūs viņu varat likvidēt. Un viss? Jā, tas ir viss. Un tagad sagādām mūsu otro viesi studijā. Arī jūs, kā mūsu otrais viesis, esiet sveicināts studijā. Lūdzu, pastāstiet par jūsu problēmu. Es nevarēšu izlemt, kā jums atbildēt uz šo jautājumu. Varbūt var pastāstīt, kā jūsu problēma izpaužās? Diemžēl arī es nezinu, kā atbildēt uz šo jautājumu. Es lasīju jūsu failā, ka jums ir problēmas ar lēmumu pieņemšanu. Tāpēc varbūt jūs varētu pastāstīt kādu situāciju no jūsu dzīves. Gāju vienreiz garām. Sauksim to par savas draudzenes māju. Iegāju iekšā. Tur satiku tā saucamo draudzeni. Gājām uz gultu. Un viņa sāka ģērties nost un prasīja, vai es pievienošos. Man galvā skrēja tik daudz domas, es nezinu. Es nevarēju izlemt, vai darīt to, vai nedarīt. Tā sanāca, ka es vienkārši es aizskrēju projām. Pēc jūsu stāstītājas spriež, ka jums ir decidofobija, kas nozīmē, ka jūs neesat spējīgs pieņemt lēmumus. Tas, ko es jums varētu ieteikt, ir nopirkt mazu griešanas ratu, uz kur ir attēlots jā vai nē. Un katru reizi, ka jūs nevarat pieņemt lēmumu, jums vienkārši to ratu vajag iegriezt, un tas pieņems lēmumu jūsu vietā. Man jūsu padoms šķiet diezgan sakarīgs, un es centīšos veikalā izlemt, kuru no ratiem es vēlos nopirkt. Tā laikam būs šī brīža lielākā problēma. Es ceru, ka šis jums palīdzēs. Visu labu! Un mēs arī varam sagaidīt studijā mūsu pēdējo 3. vietu. Ko jūs te darat, mazie p***ari, jā? Ka p***ās projām no šajiem! Esam novērsuši mūsu tehniskās problēmas un atgriežušies mūsu studijā. Tātad sagaidīsim mūsu 3. viesi. Es atvainojos, 3. viesis netiks gaidīts, jo viņam bija bail no visa. Viņam bija bail arī no dzīves. Un es domāju, ka ar šo mēs arī varam beigt mūsu raidījumu. Es ceru, ka jums patika un tiekamies nākamajā raidījumā. Sucking on my titties like you wanted me, calling me all the time. Abonēts! Iet laiki!
kā arī noskaties cits mūsu video. Un padalīsim mūsu video ar saviem draugiem vai radiem. Like sex on the beaches.